šodien ir 10.08.2025. Es vienkārši domāju, Zintē, kā tik mūzika nav pa skaļu, jo varbūt tāpēc viņš tur kaut ko ņemās. Nu, kas šodien ir 11.00. Viņam jāskatās pleci, tā zina, lai tā nevar izgāzties. Tā laba kamera, 8 pikseli, man patīk. Nu, kas šodien tur rakstīts ir? Mūsu pūļu dubultošana. Nu, tur tā, zini, man ir ierunāts tur, bet nepārāk man patīk kaut kas tur. Jo, zini, noteikti pārāk esmu pa gļēvu, lai kaut ko tur runātu, zini, raidījumā. Jo man jau raidījums ir, es paceļu savu sirdi un rokas. Es paceļu savu sirdi un rokas, mīlestība, pateicība un racionalizācija. Nu, tā tur es izrāvu, zinu, no konteksta, cik cilvēku un kādā veidā esmu sāpinājis. Es jau tā gribēju teikt, man ļoti patika toreiz, kā teica, nu, kad ir apļi, nu, draugu apļi. Ļoti iepatikās, kā pateica, nu, ir draugu aplis. Nu, tur, piemēram, ieiet tajā aplī, tur, piemēram, es un mana ģimene, jo, nu, kā tur sāpināt cilvēkus, tad tas sanāk, nu, ka tos var sāpināt no tā apļa. Un manā gadījumā, cik es lielu apli uztaisu, cik lielu apli. Un tad, zin kā, ir tā, ka varbūt ir bijuši vairāki apļi dažādos periodos. Un, nu, es esmu racionalizācija. Es nevarēju savādāk. Es visu kaut ko domāju. Protams, gala rezultātā ir kāds sāpināts. Gala rezultātā, ja vainās apļi, kādam aplim jau nepatīk kaut kas. Nu, es tā domāju, ka tā ir. Bet, nu, man jau vienāds te prātā, zini, burbuļi sprākst, zini, lietus līst un burbulis, viens pārsprākst aplis, viens pārsprākst, viens izaug. Lietus piliens krīt, viens pārsprākst, viens izaug. Un vēl ir ļoti labi paticis tas teiciens, ka viena pagale jau nedeg. Arī patīk tāds teiciens. Un, protams, ka tur ir būs, nu, var iedomāties, kas ir nepieciešams, lai, nu, es priekš sevis, nu, tā kā to atkārtotu un kaut kādā veidā, tā kā, nu, izdarītu to. Nu, piemēram, es atronu cilvēku, kur es esmu sāpinājis, un tur noteikti, ka rakstu uz papīrīšu kaut ko, es neko neesmu redzējis nekad. Es varu iedomāties, tur raksta kaut ko, un tad, nu, noteikti ir tas, kad kāpēc un kas kā, un cik sāpīgi bija, un aiziet atvainoties. Un man ļoti patīk tas vakardienas teiciens. Es piedodu visiem un ikvienam. Nu, man ļoti liela prieks ir pateicība, mīlestība, kad es vēlos to darīt. Tas jau ir liels prieks man personīgi. Nu, jo noteikti es esmu narcis, tāpēc man tā ir. Nu, to es varu teikt, jo es arī gribētu būt narcise. Nu, tā. Es mīlētu sevi un būtu sev piedevis visu, ja tas tā būtu. Un tas nemaz nav tik slikti. Es tā domāju. Nu, jo man arī Pēters Antons, es divreiz pie viņa biju, viņš teica, pats galvenais esmu es, un tad ir vispārēji apļi. Nu, man ļoti liels prieks ir, ka arī vienu cilvēku, es agrāk, nezinu, cik gadus atpakaļ, es teicu, pats galvenais es, nu, es jau agrāk arī es biju vieninieks. Un
Bet tagad arī saka, pats galvenais esmu es, nu tas cilvēks tā saka, es un es. Tad var izveidoties kaut kāds aplis, ja ir divi es. Nu, laikam tā ir. Un tas ir liels prieks, kad gribās piedot visiem un ikvienam, un tur notiek kaut kāds tur, es vēl īsti ar to nesaprotu, jo, nu, nevaru tur daudz runāt par to, ko nesaprotu, bet ir kaut kas saistīts ar to garīgā, jo ķermenī ir trīsvienība kaut kāda. Es arī pierakstīs, kas esmu garīgā. Tas būs galaktiskā, garīgā, galaktiskā. Tad būs emocionālā, tas ir jūtas. Es šobrīd jūtos domīgs esmu. Jo tur ir tā, ka nu, tā galaktika, es teicu kaut ko, sākot no maģiskām sēnēm, beidzot ar mušmeriem. Ir tā, tas ir tā, cik tas cilvēks var saprast, tik var saprast. Es nevaru to izskaidrot, kur tā ir. Cik viņš saprot, tik viņš saprot. Viņš nevar vairāk saprast, kā viņš var saprast. Tas ir gēnu vai DNS līmenī, tas tā ir. Jo es esmu izveidojies no divām mazām šūniņām, no vienas pašas mazākās, kas vinnēja pirmajā sprintā, un pašas lielākās šūniņas. Es nezinu, kā ir dviņiem, jo dviņi ir visu mūžu cīnās, kurš bija pirmais. Man nav jācīnās, es esmu viennieks esmu. Es biju pirmais, 100 punkti zinu, ka es vienreiz biju pirmais, 100 punkti zinu. Dviņiem ir grūtāk, viņi nezinu. Nu, tas ir kā pati apakšē ir. Un ir tā, cik es zinu, tik es zinu. Un ir divas šūniņas tās, un tajās šūniņās ir vēl triljons visādi burtiņi un viss kaut kas. Un tās visādas sakritības tur var būt, un kā tur ir, tā ir. Var mācīties, es to dzirdēju. Protams, ka labāk ir, kad lasa grāmatas, var viss kaut kas notikt. Gudrāks var palikt, bet cik viņš tur ir tajā galaktiskajā, garīgajā, tik viņš ir. Viņu var tā, nu tur kaut ko, bet viņš nevar tā izaugt. Nu, noteikti, kad jāmācās, un man ļoti patīk tēma numur 7, 8, rūpīgi ieklausīties, ko es tagad sākšu. Es sākšu ļoti rūpīgi ieklausīties cilvēkos garīgos. Jo emocionāli tas ir ķīmiskais reaktors. Viņš var, garīgs cilvēks var būt tajā dienā tāds, tas ir kā ķīmiskais reaktors nostrādā uz apstākļiem. Bet garīgu var sajust, Es to sajūtu. Man mamma ir ļoti garīga. Un es arī drīz palikšu ļoti garīgs, jo es esmu no viņas vislielākās šūnas izveidojies. Un tagad man ir triljoni šūnas. Es tik no divām izaugu. Jo viss, ko es ēdu, tas es esmu. Un ko es domāju, tā ir emocionālā, jo tas ir apziņā, viņš ir iekšā galvā apziņā, smadzenēs tur iekšā. Garīgā man vajag garīgi. Un es kā veidošu to mūsu pūļu dubultošanu, es garīgi. Paņemšu, piemēram, piena ceļu paņemšu, un hopā Andromedu pieņemšu klāt, un vēlāk vēl citu galaktiku. Un es kļūšu ļoti, ļoti garīgs. Nu tā kā visi burbuļi kopā, kas ir peļķē. Un es visu uzreiz, visiem cilvēkiem ar vienu rāvienu, sāpinājis, kuriem visiem esmu, visiem atvainošos galaktiskā līmenī. Un man nevajadzēs tur zinu kaut ko tur pa vienam, murmuļoties tur, darkšķēties uzreiz galaktiskajā, garīgi galaktiski atvainošos visiem, ko es sāpinājis, un visi sapratīs. Un tāpēc esmu domīgs, kad, vakar man to lika pateikt, Dievs lika pateikt, un kā viņš tam ir gājis, tu pateiksi, nepateiksi, viņš galvā ielīd iekšā tas galaktiskais. Es pateikšu, kas tad man pateikšu un viss. Un es pateicu, un viņš tagad ka es visu kaut ko varu pateikt. Mums ar viņu vienošanās ir tāda. Sveiciens Mārim Medniekam, D.V. Laurencio.